Sveiki! Šodien gatavosim buļļu sēklniekus saldā krējuma mērcē. Tam mums būs nepieciešami 4 sēklnieki, buļļu, 4 sīpoliņi, laurlapas, saldais krējums, sāls un pipari. Dziļa panna un olīveļa. Ķersimies klāt. Sāksim ar to, ka mums ir jāatdala no sēklniekiem viņu apvalks. Tas ir tāds diezgan piņķerīgs process. Skatāmies uzmanīgi. Ņemam sēklnieku ar ļoti asu nazīti, iegriežam, te ir pirmais apvalks un ir otrais apvalks. Tad ņemam apvalku un pastumjam zem tā pirkstu. Un tālāk ar pirkstiņu atdalam apvalku no mīkstuma. Un tā visapkārt. Cenšamies tā, lai pēc iespējas mazāk mīkstums paliktu klāt pie apvalka. Tā. Lūk, tāds izskatās buļļu sēklnieks bez apvalka. Sēklnieki ir attīrīti no apvalka, tagad mēs tos sagriezīsim. Griežam uz pusēm. Lūk, tas izskatās priekšpusē. Ja, maiga, mīksta gaļiņa. Vēlāk griežam gabaliņos aptuveni centimetru biezos. Kastā pannā lejam olīveļu, diezgan daudz, kāds 4 ēdamkarotes. Un uzreiz ieliekam laurlapas, lai tās uzsilstot sākt jau vadot olīveļai savas ēteriskās eļļiņas un ēdiens būtu aromātiskāks. Kad eļļa ir uzkarsusi, liekam iekšā sagrieztos sēklnieki. Šis produkts satur ļoti daudz ūdeni, tāpēc tas sāks pannā izdalīties. Nekādā gadījumā nelejam to nost, ļaujam lēnām šķidrumam novārīties. Kamēr gaļa sutinās pannā, tikmēr sagriežam sīpolus. Sīpolus griežam plānos salmiņos. Gaļu apmaisam ik pa brītiņam, lai arī augšējie gabaliņi dabūtu uzsilt un atdot šķidrumu. Redzam, pannā ir diezgan daudz ūdens, kas iznācis no produkta. Ļaujam tam novārīties. Kad šķidrums gandrīz pilnībā ir novārījies, pievienojam sāli un piparus. Un to
katrs pēc savas saprašanas. Cik tam asāks, cik tam sāļāks patīk. Apmaisam. Un faktiski redzam, ka šķidrums viss ir novārījies. Tad arī liekam klāt sagrieztos sīpolus. Apmaisam. Ja nepieciešams, pielējam vēl nedaudz olīveļļu. Neļaujam nekam pietekt. Un tagad mierīgi maisot, cepinam līdz sīpoli sāk kļūt dzidri vai caurspīdīgi. Kad sīpoli ir palikuši dzidri, pievienojam saldo krējumu. Uzmaisam. Kad mērcis sāk burbuļot, nogriežam uguni uz minimumu un ļaujam lēnām tam visam pastiprināties līdz mērķis sāk sabiezēt. Kad mērķis ir pavārījusies pāris minūtes un jau sāk pamazām sabiezēt, apmaisam un slēdzam plīti ārā. Liekam virsū vāku un ļaujam tam visam ievilkties, savilkties, sasūkties aptuveni 5 līdz 10 minūtes. Tradicionāli šo ēdienu pasniedz ar kartupeļiem vai rupmaizi. Pēc savas patikšanas var pievienot zaļumus. Labu apetīti!